Labdien! Es esmu Līga. Es esmu viena no Ogres Baltās Valtru skolas dibinātājām. Un ikdienā mūsu iestādē ir izglītības iestāde. Tieši šajā mājā ir pirms skola, šeit mācās mazie bērni. Bet otro gadu mēs drosmīgi esam piekrituši piedalīties māja kafejnīca dienās, jo ikdienā mēs paši barojam savus bērnus. Mums ir sava PVD virtuvīte, un mums pašiem liekas, ka mēs ļoti garšīgi to daram. Tāpēc mēs mīļi gaidām Ogres iedzīvotājus, lai pacienātu un palutinātu viņus šeit. Pagājušajā gadā mums bija pirmā reize, kad mēs piedalījāmies, un mums gāja ļoti labi. Mēs pa 2 dienām pabarojām 190 cilvēkus. Un šogad, vakar mums bija 100 cilvēki, bet šodien mums bija daudz vairāk. Vēl cik nezinām, jāsaskaita, kad beigsies šī diena. Bet māja kafejnīca dienas ir brīnišķīgs projekts, kas notiek visā Latvijā, sākot no vasaras vidus. Un Ogrē viņš šogad bija 13. un 14. septembrī, un Ogres novadā bija ļoti daudz kafejnīcu. Un jauki ir redzēt cilvēkus, kas brauc mērķiecīgi uz šīm kafejnīcām, gan no Rīgas, gan no Bauskas un no Madonas mums bija. Un ir skaisti, ka cilvēki nāk, priecājās un novērtē un saka paldies, un atgriežās tie, kas bija pagājušajā gadā, un atgriežās, kas ir bijuši iepriekšējā dienā un nāk nākamajā dienā atkal. Tā ka ļoti izbaudiet, nākiet, tas ir tā vērts.